Mani sauc Ilze Ozola. Un es tad šodien jūs kopā ar savu kolēģi tiešām izvadāšu pa purviem gan schematiski, gan pa dažādiem vietām konkrēti ar attēliem. Un jā, tad sāksim varbūt ar to, kas ir kas. Man liels prieks, ka šeit ir arī studenti. Tā kā mēs esam arī veidojuši šīs prezentācijas tā, lai arī cilvēkiem, kas vispār neko no purviem nesaprot, lai vismaz viņiem tāds ieskats ir. Tā kā atvainojos tiem, kas ļoti daudz saprot. Ja? Jums varbūt būs šis tas kā atkārtojums, bet droši vien arī kaut kas jauns būs. Tātad, kas ir kas, un runāsim par terminiem. Jāsaka, ka pagājušajā reizē mums izvērtās diskusija, kur šie termini ir, kā viņus atrast un kurš kādus terminus izmanto. Un tad es konkrēti daudz vadījos no kolēģu veikuma. Tieši 17. gada raksts šajā grāmatā, konferences Kūdra un Saprapelis, tā teikt, iznākums šī grāmata ir. Un te ir arī atrodams 138. lapas puses iezīmējis. Un, ja kāda interesē, var ar QR kodu noskanēt un aiziet uz šo dokumentu. Tā kā jā, nav tā, ka nekā nav, bet, protams, ir tā, ka ļoti daudzas lietas nāk klāt ļoti ātri. Jā, tā kā ir mums pāris gadu laikā radies, pieņemsim, termins palidu kultūras, tad mums ir radusies vajadzība pēc termina revetting, ko joprojām īsti nesaprotam, kā pareizi iztulkot. Tāpēc jā, ir vēl šīs te esošās vārnīcas, tā teikt, jāatjaunina un jāpapildina ar aktuālu informāciju. Bet kas tad ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas? Vēsturiskās kūdras ieguves vietas ir daļa no mitrājiem, jo tās ir bijuši purvi. Un visi purvi mums ir mitrāji. Un tad mitrāji, protams, mums ir ne tikai purvi, bet dažādas ietver gan purvus, gan kūdrājus, plūdu līdzenums, upes, ezerus, sāls purvus, mangrovu jaudas, koraļu rifus, bet mazāk varbūt cilvēkiem saistās ar mitrājiem arī dambi, ūdenskrātuvs, rīsu lauki, piemēram, notekūdeņa attīrīšanas dīķi arī ir mitrāji. Tā kā diezgan plašu tēmu loku ietver. Ja mēs skatāmies uz pasaules karti, tieši šī ir purvu karte, jā, purvi ir daļa no mitrājiem, tad jāsaka, ka šī karte pirms pāris gadiem izskatījās savādāk. Daudzas no šīm valstīm nebija aizkrāsotas ar to, ka tur purvi būtu atrodami. Bet jau arvien aktīvāk purvu izpēta notiek ļoti daudzās valstīs, pateicoties arī rietumvalstu zinātniekiem un finansējumam. Un ar katru gadu vien jauni purvi tiek atklāti jaunās valstīs, līdz ar to šī karte arī mainās. Un tas procentuālais sadalījums, cik valstī, pieņemsim, no teritorijas aizņem purvi, arī ir mainīgs. Tā kā jā, arī Latvijā jāsaka, ka mums, ja mēs pārkartētu purvus, es domāju, ka mēs būtu diezgan pārsteigti par to, cik daudz jaunu mums ir uzradušies. Un te mēs ejam pie nākamajiem, kas ir purvs un kas ir kūdrājs. Es pārstāvu arī biedrību Latvijas Nacionālā kūdrāja biedrība, un tad, kad mēs mainījām nosaukumu, tad bija par to, ka Latvijā kūdrājs termins ir tāds līdzīgi kā revitalizācija. Mēs vairāk gribam izmantot rekultivāciju nekā revitalizāciju un purvus nekā kūdrais. Mēs latvieši ar purvu saprotam visu. Mēs saprotam kūdras ieguves vietu, mēs saprotam purvainu mežu, mēs saprotam purvu kā purvu. Tad, kad mēs runājam, jāiet uz purvu lasīt dzērvenes un jāiet uz purvu pēc kūdras. Tas ir viens un tas pats. Bet īstenībā tā terminoloģija ir atšķirās. Ja? Tātad, ja mēs skatāmies kā purvu, kā biotopu, tas ir zemes virsmas nogabals ar pastāvīgu vai ilgstošu mitrumu un specifisku veģetāciju un arī kūdras uzkrāšanos. Un šeit nav svarīgi, cik apakšā ir kūdras daudz. Vai tie ir 10, 20 centimetri, bet svarīgi ir, lai būtu purvam tipiskā veģetācija. Ja mēs runājam par kūdrāju, tad mums ir svarīgi, cik kūdras ir šajā vietā, vai tur viņa ir. Un nav svarīgi, kas aug virsū vai neaug nekas. Kūdrājs var būt arī kūdras ieguves vieta. Ja? Tā kā tas ir plašs termins, angļu valodā šis ir peatland. Tā kā peatland ietver visas zemes, kur ir peat, ja? Peatland, kūdras zemes. Principā
Šis būtu angļu valodas tulkojums šim terminam. Un peatland ir arvien populārāks, un mēs viņu tulkojam kā purvi, bet būtu jātulko kā kūdrājs. Ja, tā kā, tad ejam tālāk, tad mēs skatāmies, kas mums ir ar purvu izplatību. Un te mēs nonākam tajā terminoloģijas muģeklī, ka mēs liekam uz kartes kaut ko, kas ir, šī karte ir konkrēti gan kūdras atradnes, gan arī tā teikt atjaunināta ar kartogrāfiskiem datiem, kas izskatās pēc purva un ir ielikts. Ja. Te ir varbūt mazliet vairāk nekā nākamajā kartē. Šī karte ir ļoti daudz redzēta, un mēs viņā arī rakstam, ka tie ir purvi Latvijā, bet patiesībā tās ir kūdras atradnes Latvijā. Un te mēs arī mazliet grēkojam ar šo karti, jo patiesībā kūdras atradnes, lai nosauktu vietu par kūdras atradni, viņai jābūt izpētītai. Bet mums ir arī tādi purvi, kas nav izpētīti, un tad līdz ar to viņi šajā kartē neparādās. Un citās kartēs arī īstenībā neparādās. Ja? Un otrādāk ir arī purvi, kas mums vairs nav purvi, bet viņi joprojām mums kartē ir. Tā kā, tad par kūdras atradni, ja mēs runājam, tad tā ir teritorija, kā es teicu, kurā ir veikta ģeoloģiskā izpēta un atzīst, ka šī teritorija ir kūdrais vai rūpnieciski izmantojams purvs, kuru iespējams izmantot kūdras ieguvei. Un tā var ietvert arī slapjus mežus, nosasinātus purvus, kūdras ieguves vietas, arī nosasinātas lauksaimniecības, mežsaimniecības zemes. Un ir noteikumi, lai atzītu kūdras atradni par atradni, tai rūpnieciski izmantojamam slāņa dziļumam ir jābūt ne mazākam par 0,9 metriem nenosasinātā stāvoklī vai 0,7 metri nosasinātā stāvoklī. Un vidējam dziļumam jābūt metru vai lielākam. Tātad, par kūdras atradnēm nevar uzskatīt visu purvu teritoriju, bet tikai rūpnieciski izmantojamās platības. Līdz ar to, ja ir tās maliņas, kas varbūt nav gluži neatbilst šiem dziļumiem, viņas šeit netiek ieskaitītas arī platībā. Ja? Cik mums ir? Mums ir aptuveni 9600 apzinātās kūdras atradnes, 5100 ir lielāks par 10 hektāriem, un vairāk kā 500 ir rūpnieciski izmantojams atradnes. Tas, protams, nenozīmē, ka tur kaut ko var darīt. Liela daļa no šīm atradnēm ir zem aizsargājumām teritorijām, un nekad tur nekas arī nenotiks. Tā kā, lai kaut ko iegūtu kūdras ieguvē, vairs nav tik viegli kā agrāk, ka tur pietika, ka tur ir resursi un valstī viņu vajadzēja. Mums šobrīd ir dažādas saistības, un mēs nemaz tik viegli arī šos purvus apgūt un iegūt kaut ko nevaram. Tāpēc tas tā. Tātad oficiāli mēs saprotam, ka purvi mums ir 10% no Latvijas teritorijas. Kūdras atradnes ir 10%, tādi purvi pēc kartogrāfiskās analīzes varētu būt arī 15%, bet mums ir arī lauksaimniecības zemes, kas atrodas uz vai zem kūdrauksnēm, saucam kā gribam, bet katrā ziņā tiek izmantotas lauksaimniecībā un arī patiesībā mežsaimniecībā. Un iespējams, ja mēs izveidotu precīzu kūdrāju karti, kuras mums nav, mēs saprastu, ka tie varētu būt pat vairāk kā 15% no Latvijas teritorijas. Un šīs lauksaimniecības zemes patiesībā ir zemie purvi, kas 20. 30. gados ļoti intensīvi tika susināti, lai iegūtu arvien vairāk lauksaimniecības zemes. Un šeit ir karte, kurā var redzēt nepārāk sena projekta rezultātus, kur attēlots ir kūdrauksnes. Un šajā gadījumā ar kūdrauksnēm mēs saprotam līdz 1 metra dziļumam augsnē, kurš satur vismaz 40 cm slāni ar organisko vielu, kur organisko vielu saturs ir vairāk kā 35%. Tam slānim nav jābūt vienlaidus, kā purvā pieņemsim, ja, ka tas slānis ir izturēts, bet viņš var būt arī tā kā pleķīšos. Un, tā kā šī karte tika izveidota uz aptuveni 10 000 dziļrakumiem un zondējumiem visā Latvijas teritorijā. Tur, protams, ir arī modelēšana pa vidu. Bet šis parāda diezgan labi to mūsu situāciju ar kūdrauksnēm. Ja? Ar to kūdras un purvu aktualitāte Latvijā ir vienkārši milzīga. Tad pievēršamies mūsu šodienas tēmai revitalizācijai. Un jāsaka, ka
Tas termins ir ļoti, ļoti jauns. Viņš ir ienācis līdz ar šo projektu Latvijā. Tā ne Latvijā, bet vienkārši ir parādījies vairāk. Es viņu biju dzirdējis Kanādā, kur runāja tieši par vispār par derīgu ieguvu izrakteņu atradnēm. Bet Latvijā, vajadzēja nošķirt rekultivāciju no revitalizācijas, jo rekultivācija ir jāveic pēc kūdras ieguves. Bet mums ir tādas teritorijas, kurās kūdras ieguves sen vairs nenotiek, bet tāpat tur kaut kas ir jādara. Bet uz viņu neatiecās esošā likumdošana par rekultivāciju. Tad tā revitalizācija no vienas puses ir kaut kas jauns, un varbūt nevienmēr liekas, kad mēs šo terminu gribam izmantot, bet, pieņemsim, runājot ar ārzemju kolēģiem par rekultivāciju un tulkojot mūsu rekultivāciju uz angļu recultivation, viņiem nav īsti saprotams, kāpēc mēs šo saucam purvu tālāk izmantošanu, angļu valodā to sauc par afteruse, kāpēc mēs viņu saucam par rekultivāciju, jo vārds paredz, ka tu kaut ko kultivē. Bet, pieņemsim, renaturalizācijas gadījumā mēs neko nekultivējam. Mēs varam tur varbūt iedomāties, ka mēs kultivējam sūnus, bet negluži mēs tur varbūt nepiestrādājam pie tā, lai viņas tur būtu, viņas pašas aug. Tāpēc revitalizācijas savā ziņā šo atrisina. Viņi runā par teritorijām, tātad, kur nav, uz kurām neatiec šie rekultivācijas noteikumi. Un viņi ir tāds lietussarga termins, kura ietver rekultivāciju un renaturalizāciju. Jo renaturalizācija ir daļa arī no rekultivācijas, bet, pieņemsim, zem rekultivācijas neietu, iespējams, kādā no situācijām ir vajadzīga arī apbūve. Ja? Šis to neparedz. Mūsu rekultivācijas definīcija to neparedz. Bet tātad revitalizācija ir kā tāds lietussarga termins visiem šiem pārējiem purvu tālāk izmantošanas veidiem. Renaturalizācija šajā gadījumā ir dabas atjaunošana, jeb purva atgriešana atpakaļ naturālā, jeb dabiskā stāvoklī, un rekultivācija tas ir sagatavošana jaunam izmantošanas veidam. Un pēc mūsu esošās likumdošanas tas nenozīmē, ka, ja tev ir jāveic rekultivācija, kad tur ir jābūt iestādītam mežam. Tā ir teritorija jābūt sagatavotai meža stādīšanai, sūnu stādīšanai, izmantošanai lauksaimniecībā. Arī renaturalizācija, tas jau ir nākamais solis. Tādi ir mūsu šie noteikumi. Tātad, revitalizācija, tas, lai tā teikt, ilgspējīgi revitalizētu vietu, mums ir jādomā šie visi trīs aplīši jāsavieno kopā, kad mums ir svarīgi domāt par ekosistēmu atjaunošanu, par oglekļa bilanci un par tādu alternatīvu izmantošanu, ņemot vērā arī šos abus divus aspektus. Un, protams, par cik mēs jau sākumā runājam par mitrājiem, purvi ir mitrāji un purvs ir veidojas vietā, kur ilgstoši krājas ūdens. Līdz ar to arī ūdens ir ļoti svarīgs gan pie purvu veidošanās, gan pie purvu atjaunošanas. Tātad, ja mēs atjaunojam ūdens režīmu, mēs varam arī tikt pie veģetācijas, samazināt, varbūt citā reizē arī palielināt emisijas un iegūt jaunas lietošanas iespējas. Ko es noteikti gribētu uzsvērt, vārdu reveting, kas tieši bieži tiek pārprasts, tulkots dažādi, apludināšana, pārslapināšana, pārmitrināšana, mitrināšana, bet neviens no tiem īsti nepasaka to, kas šis vārds ir domāts. Ja. Tā būtu vistuvākais termins būtu mitrināšana. Tas ir pacelt ūdens līmeni tuvu zemes virsai, tuvu tam dabiskajam purvu stāvoklim, kā parasti purvos tas ir. Ja. Purvos mēs nebieži, varbūt pavasarī redzam, ka purvs ir aplūdis, pārplūdis, ja, bet pārsvarā tas ir ļoti tuvu zemes virsai. Tā kā, šeit ir jāsaprot, ka mēs runājot par revetingu, nerunājam par kaut kādu milzīgu ezeru veidošanu, tā ir teritorijas mitrināšana. Un šis ir tas termins, kurš mums vēl ir jāattīsta un jāievieš. Kāpēc tas ir svarīgi? Protams, ja purvs ir nosusināts, šis kūdras slānis ir atsegts, kūdrā ir ļoti daudz ogleklis, tajā brīdī, kad ūdens līmenis ir lejā, pazemināts, tad mums kūdra atsedzās oksidācijai un veidojās CO2 emisijas. Savukārt, tad, kad ūdens līmenis ir paaugstināts, tad šī kūdra ogleklis kūdrā ir ieslēgts, viņš neoksidējās, bet savukārt tas veicina metāna emisijas.
Tāpēc nevienmēr atjaunojot purvu, mēs samazinām emisijas. Tas ir, tie klimata mērķi var sakrist ar dabas mērķiem, ka mēs gribam atjaunot un reizē arī klimatam kādu iegūmu dabūt, bet nevienmēr tas tā notiek. Tātad mums, kā jau Maija teica, ir, un kā es pat teicu, šis bija mans stāsts, 9600 kūdras atradnes un aptuveni 27,000 hektāri vēsturiski degradēta teritorija. Maijai bija cits cipars par 9,000 hektāriem. Tās ir tās vēsturiskās kūdras ieguves vietas, kurām ir nepieciešama revitalizācija. Degradēts purvs nenozīmē kaut ko, kādu nāves spriedumu. Tas nozīmē to, ka ir izmainīta hidroloģija, bet to atjaunojot arī purvu var atjaunot. Revitalizācijas mērķis nav tikai un rekultivācijas mērķis aizlāpīt kaut kādas vietas, tikt vaļā no degradētas teritorijas termina, bet mērķis ir atgūt daudzveidību, dabas daudzveidību, veicināt oglekļa piesaisti un iedot jaunu ekonomisko dzīvību teritorijām. Tātad, kas ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas? Lai mēs runātu par to, jāsaprot, kādā rezultātā viņas ir radušās. Viņas, protams, ir radušās kūdras ieguves rezultātā, un ja mēs skatāmies atpakaļ, tad mēs kūdru esam sākuši jau iegūt 18. gadsimta sākumā, kad trūka malkas, mums vajadzēja kaut ko kurināt, un tad sāka tīri izmantot kūdru kurināšanai. 805. gads jau sākas organizēt kūdras ieguve, 914. gads jau ir aptuveni mehanizācijas sākums, kūdra jau iegūst 324 purvos, un daudzos no tiem jau mašīnas tiek izmantotas. 920. 40. gads tiek uzceltas kūdras fabrikas, un jau kūdra tiek izmantot jau plašāk, un tātad arī purvi tiek izmantot plašāk. Un tad mēs nonākam pie padomju laika, kad mums ir iegūs maksimums. Kūdras iegūs apjoms sasniedz 6 reizes lielāks nekā pēdējā desmitgadē. Tagad bija ļoti intensīva kūdras ieguve, bet tajā brīdī, kad mēs atguvām neatkarību, šīs teritorijas jau vairs nevienam nebija saistošas. Viņas tika pamestas, un mēs esam nonākuši pie vēsturiskām kūdras iegūs vietām. Tā viņas arī mums ir tapušas. Tās ir vietas, kur kūdras iegūs vieta ir pārtraukta, bet teritorija nav sakārtota. Te nav spēkā esoša licences derīgo izrakteņu ieguvi, nav veikta rekultivācija, un tā teritorija nav izslēgta no derīgo izrakteņu atradņu reģistra. Ja mēs skatāmies mazliet schematiskāk, tad šie kritēriji, kā es teicu, ir jābūt pārtrauktai ieguvei, nedarbojas meliorācijas sistēma, un visticamāk jau ir arī notikusi ainavas maiņa, salīdzinot ar to sākumu, kad viņas tika pamestas, jo daudzas no viņām ir jau apaugušas, kā mēs to šeit varam redzēt. Šie ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas. Mēs iedomājamies varbūt daudz bieži vien kaut kādus milzīgus sausus kūdras laukus, bet tā tas nav visos gadījumos. Tā patiesībā ir diezgan mazā daļā purvu. Un kā Maija teica, aptuveni 70% šo vēsturisko kūdras iegūs vietu jau arī nekas īsti nav nepieciešams darīt, jo daba jau ir izdarījusi savu. Šeit ir vēl stāsts tieši tāds pats par to, kā ir apaugusi šī vēsturiskā kūdras iegūs vieta. Šeit jau ir, ja šeit vēl tikai veidojās, tur ir sūnu slānīši, tur pa vidu var redzēt, ka tur aug sūnas, tad šeit jau ir izveidojies tiešām sūnu purvs. Un šis ir medem purvs, kurā es pats staigāju, vadu cilvēkus pārgājienos ar purvu kurpēm. Un šeit arī kādreiz ar karjeru metodu ir iegūta kūdra. Un pa 50 gadiem ir izveidojies fantastisks kūdras slānis ar visu purvam raksturīgo veģetāciju. Un tā skatoties, neviens nevarētu pateikt, ka mēs neesam dabīgā purvā. Ir arī, protams, šādas teritorijas, kur ir purvaini meži. Un, ja mēs skatāmies, tad principā kūdras atradnes tika pētīts jau 30. gados, un jau tad tika mērīts, cik ir, un to darīja Pēters Nomels, cik tad ir tā platība un
pa reģioniem skatīts tika. Ja mēs skatāmies kartē, tad kur vairāk mums atrodas vēsturiski degradēto kūdrāju teritorijas, tās ir arī patiesībā tur, kur vairāk ir purvu. Un, ar sarkanu ir atzīmētas šīs degradētās teritorijas. Tā kā varat redzēt diezgan vienmērīgi, bet ir vidzeme, zemgale, kur man šķiet ir tāds vairāk ap Rīgu šīs teritorijas. Un, protams, tas ir saistīts arī ar to, kā tika organizēta kūdras transports uz Rīgu, kur viņi tika lielākoties arī dedzināti. Tā kā ap Rīgu ir izstrādātās vietas, un tas ir saistīts ar to, kur mēs to kūdru vedām, kad vajadzēja. Te ir stāsts par to, kādas ir šīs vēsturiskās kūdras iegūs rezultātā, kā sadalās šīs vietas. Tātad rekultivējumās zemes ir 35%, meža zemes ir aptuveni 4%, purvi ir 13%, meža 30%. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes nav daudz, liela daļa ir arī 14% zem ūdeņiem. Tātad kūdras iegūs vietas gan 23. gadā šī karta ir, bet šis arī parāda tās teritorijas, kuras ar laiku nāks ārā no ražošanas, un arī šeit būs kaut kas jādara. Bet tā būs rekultivācija, nevis revitalizācija. Un arī inventarizēto vēsturisko kūdrāju novietojums dabas ainavu zemēs, te arī varam labi redzēt šo pašu izvietojumu. Ja mēs skatāmies, kāds slānis ir šajās atlikušajās kūdras iegūs vietās, šī ir Life Restore dati, un redzam, ka šeit ir zemā tipa purva atlikušais kūdras slānis, tātad cik daudzos var principā atjaunot zemos purvus, bet daudzos purvos ir arī mums atlicis augstā purva tipa kūdras slānis, un pat redzat, daudzos pat ir 4 metri, 3, 4, 5 metri. Un te ir jautājums, vai mēs šajos purvos varam pacelt pietiekami augstu ūdens līmeni, lai viņu atjaunotu, vai arī, kā es jums vēlāk rādīšu, mazliet rāķu purvu piemēru, kur nācās kūdru pat novākt, lai tiktu tuvāk ūdens līmenim, tā kā, lai šī teritorija būtu mitra. Tā ir viena teritorija, vēsturiskās kūdras iegūs vietas, bet daudzi skatu punkti. Ja mēs esam valsts vides dienesta pārstāvi, tad mums ir šī teritorija, kā bijusī kūdras iegūs teritorija, kurā jāveic uzraudzība, par ko jānes atbildība. Ja mēs esam īpašnieki, zinātnieki, te varbūt atšķirās īpašniekam vēlme, varbūt ir pēc iespējas vairāk turpināt šo teritoriju, izmantot ekonomiski, lai no viņas var pelnīt kaut ko. Zinātniekam savukārt šis ir izpētes objekts un ar tādu zinātnisku vēsturisku iespējams nozīmi. Klimata sektoram, tas ir emisiju avots, diemžēl. Un tā ir arī viena problēma, ka mēs skatāmies uz šo kā emisiju avotu, kaut gan 70% no šīm teritorijām, kas tika apsekots, neapsekots, bet kas tika analizēts, viņas jau ir dabīgi purvi, viņas varētu jau būt piesaistītāji, bet mums viņi joprojām parādās kā emisiju avots. Mums vienkārši ir jāmaina šis formulējums šīm teritorijām un jāvienojas, ka šī jau ir atdota dabai teritorija. Ja mēs esam pašvaldības, tad mums varbūt tā ir degradēta teritorija, kuru nevienam nepatīk degradētas teritorijas, tad gribās apsaimniekot tā, lai varbūt kaut kādu ekonomisku labumu dod, un mēs tiekam vaļā no šī definējuma viņai. Dabas aizsardzības sektoram savukārt tas ir potenciāls biotopa atjaunošanai. Un jau viņš patiesībā tur ir noticis daudzās vietās. Tas ir par terminiem. Kādi jautājumi? Man ir jautājums, ja rekultivācijas procesu mums ieraugas jau nosaka 570 nosacījumi, tad kādus revitalizāciju, kādos rāmjos paiet revitalizācija? Revitalizācija, ja šis tiek minēts, man liekas, ka tagad jaunajos noteikumos, kas ir par Eiropas fonda apgūšanu, bet man šķiet, ka mums nav nekur vēl pateikts, nodefinēts kā ministra kabineta noteikumos. Tāpēc es saku, ka šis ir jauns. Patiesībā ar šo projektu mēs esam ļoti augstu mērķējuši. Iedomājieties, ka mēs radīsim pilnīgi jaunu terminu Latvijā, ieviesīsim viņu un jau īstenosim viņu projektos. Tas Latvijā tik ātri nenotiek, tāpēc šis viss ir
ļoti sarežģīti un vieglāk būtu palikt pie rekultivācijas. Un, man liekas, ka sākot šo visu, šis termins arī tika izmantots vienkārši procesa gaitā. Mēs redzējām, ka uz šīm teritorijām nevar attiecināt rekultivāciju. Tāpēc ir vajadzīgs jauns termins. Un es domāju, ka tas, ko tas sevi ietver, kāda ir procedūra, tas mums vēl tikai taps. Un tas nav, šeit tā atbilde nav. Tā kā pie tā vēl, es domāju, ka arī jūs visi būsiet piestrādāt. Jā. Kā jūs domājat par visu jaunu terminu saskaņotā likumdošanu? Tas jau nav tik vienkārši. Tieši tā, tas jau nav tik vienkārši, jā, bet mēs, ir projekts ir iesācies, projektā ir šādi nosacījumi, mums ir jātiek ar to galā. Tā kā vēl veiksmi projektu vadītājiem. Jā. Dārgājums Vilāna vienas administrācijas reģionāla attīstības ministrija. Tomēr katram no šiem revitalizācijas veidiem, rekultivācijas veidiem ir jau normatīvais regulējums, lai izveidotu ūdens tilpni vai ogulājus vai mežu. Pastāv jau nosacījumi, kam ir jāizvadās, lai šo teritoriju varētu atzīt par mežu vai ogulājiem. Tas būs tas normatīvais pamatojums pagaidā, īstenojot revitalizāciju. Tas ir pie nosacījuma, ja mēs revitalizāciju, jā, ka rekultivācija ir daļa no revitalizācijas, līdz ar to, protams, tas, kas attiecās uz to, kas ir jau noteikts ministru kabineta noteikumos par rekultivāciju, tas ir skaidrs. Jā, tikai nav atsevišķi noteikumi, ar ko mēs saprotam revitalizāciju un kāpēc mums viņu vispār vajag atsevišķi izdalīt. Jā, tas ir tas stāsts par to, kāpēc viņi varbūt sākumā liekas, ka viņi te nelīmējas iekšā šajā mūsu stāstā rekultivācija. Jā, mums ir šādas teritorijas, ir vajadzīgs definējums, ir jārada. Te viņš ir strādājumi pie tā, lai šis termins tiktu ieviests un iedzīvināts. Ja? Es par to vērīgu tulkošanu. Daļā nozares jau šobrīd izmanto tādu vārdu reģionu par hidroloģiskā režīma atjaunošanu. Es domāju, kāpēc jūs neskatāties tajā virzienā, jo mitrināšana tā kā indicē, ka kaut kas visu laiku jāmitrina savā ziņā, bet mērķis jau ir panākt to sistēmu pašregulējā. Jā, jautājums tātad bija par to, kāpēc neizmantot hidroloģiskā līmeņa atjaunošanu vai regulēšanu? Hidroloģiskā režīma atjaunošana, jā. Tāpēc, kad atjaunošana principā nozīmē atjaunot, bet mēs jau nezinām, ko mēs atjaunojam. Jā. Šeit varbūt tas ir tas stāsts, kad atjaunot un salīdzinot ar kuru pirms 9000 gadiem, pirms 5000, 4000, cik gadiem, vai tajā brīdī, kad mēs sākām, vai mēs zinām, cik bija, konkrēti runājot par vārdu atjaunošanu. Līdz ar to būtu vēl viens variants ir ūdens līmeņa paaugstināšana. Ja, bet tas atkal nevienmēr paaugstinot ūdens līmeni, tu tiešām arī to teritoriju mitrini. Tāpēc, vai tu sasniedz to mērķi, ja? Te ir stāsts. Bet ļoti labi, ka ir dažādi tiek izmantots. Es pati saskaros ar to, ka vienkārši viena vārda vietā latviešu valodā ir jāizmanto vismaz 3 vai 4. Un tas rada, protams, katrā teikumā atkal hidroloģiskā režīma atjaunošana, ūdens līmeņa paaugstināšana un tā tālāk gribās vienu vārdu. Bet jā, tā kā es ceru, ka mēs nonāksim pie kaut kāda kopsaucēja, kā mēs šo visi saprotam, ka revetings nav apludināšana, bet tas ir kaut kas cits. Jā, vēl kādi jautājumi? Komentāri kādam varbūt par šiem terminiem, par revitalizāciju, varbūt kādam ir kaut kāda jau pieredze, jā. Pa kūdrājiem jūs sacījāt, bija tas termins kūdrājs. Jā. Es valsts meža dienas pārstāvu attiecībā par meža zemēm. Mēs visi ļoti labi zinām, ka pusi valsts teritorijas aizņem meži. Puse mežu ir āreņi, ūdreņi, slapjāņi, purvāņi. Tas jau 1,5 miljoni, tie jau 25%. Jūs klāstiet 15% un ar tādu pieņēmumu, ka varētu būt kur jūs balstiet tos 15, jo mēs redzam jau paņemot vienkārši esošos datus ar paaugstinātu mitrumu vai kas ir susinātās teritorijas, ir jau 20%. Bet tas ir tas stāsts par to, ko mēs stāstam, ja mēs šajā brīdī balstam visu savu politiku zemes apsaimniekošanas uz to, ka mums ir 10% purvu, ja? Mēs visur liekam, ja mēs liekam dokumentos 10%, bet realitātē
Mēs tagad saprotam, tāpēc arī tās kartes rādīja, mums ir lauksaimniecības zemes, mums ir meži uz purviem, tātad ir pilnīgi noteikti vairāk, bet mēs neesam nekur definējuši, tad cik tad ir un kā tad mēs ar šīm teritorijām daram. Un no vienas puses pagājušā seminārā dzirdēju to, ka varbūt ka nevajag visu atzīt par purvu, jo tad jau mēs iebrauksim galīgās auzās ar visiem noteikumiem un prasībām par purviem. Ja? Jo tad attiecīgi, ja mēs atzīstam, ka mums ir 25–35% no Latvijas ir kūdrāji un mums viņi ir jāatjauno, tad iedomājieties, ko tas nozīmē. Jā. No mežā ir definīcija, kas ir mežs un kas ir purvs. Tas ir koku klājums, augstums, skaits. Jūs jau, kad jūs runājat par mežiem, jūs jau nesakat, ka tie ir purvi. Jūs tik un tā sakat, ka tie ir meži, vai ne? Jā, bet tik un tā tas ir zem mežiem. Iet arī šie purvainie meži, viņi iet tik un tā zem mežiem, nevis kā purvi. Jā, un es pilnīgi piekrītu, ka tie ir kūdrāji. Tie visi ir kūdrāji, lauksaimniecības zemes ir kūdrāji, dabīgie purvi ir kūdrāji, šīs vēsturiskās ieguvas vietas ir kūdrāji un arī meži uz kūdraugsnēm ir purvāji. Kūdrāji, ja, tā kā tie ir kūdrāji, un tas viss ietver peatlands, šis te lielais termins. Un tāpēc es arī saku, ka šis, ja mēs saliktu kopā, mums iespējams šis cipars veidoties krietni lielāks, un tas nav drauds mums, jāsaka, tāpēc, ka tad mēs varam teikt, ka ja jau mūsu valstī ir tik daudz purvu, tad mēs tiešām esam tiesīgi izlemt, kā mēs viņus apsaimniekojam paši un noteikti to paši, kā mēs paši redzam šo nākotni. Bet tas ir tas, ko mēs atkal vairāk skatāmies, ko mums apkārt no ārpuses teiks un kā mums šis būtu jādara. Ja? Tā kā es teiktu, ka tas ir pluss un vajag mums arī atzīt lietas, kādas viņas ir. Jā, mums ir puse valsts, piemēram, varbūt 40% kūdrājiem, un mēs ar to esam bagāti, un mēs patiesībā jau ļoti labi mākam apsaimniekot šīs teritorijas. Tas ir tas, ko daudz vēl tikai mācās. Ja? Es arī rādīšu piemērus par mitrām apsaimniekošanas metodēm. To cilvēki dara jau 30 gadus. Viņi jau ir sadzīvojuši ar purviem un kūdraugsnēm. Viņiem tas nav nekas jauns. Jā, vēl kādi? Viens tāds liels jautājums, mēs apsaimniekam paši. Cik tad īsti latvieši apsaimnieko un cik pieder? Jūs domājat, kūdras iegūs? Jā. Ja mēs runājam par kūdras iegūs vietām, nav svarīgi, vai tas ir latvietis vai kas apsaimnieko, svarīgi, kam viņas pieder. Viņas lielākoties pieder valstī, ja mēs par kūdras iegūs vietām, ja? Bet uzņēmumi diezgan daudz pieder ārzemniekiem. Un tas ir saistīts ar to kūdras iegūs vēsturi, ko es jau stāstīju par to, ka mums pēc neatkarīgas atgūšanas mēs gan atteicāmies no kūdras kurināšanas, gan arī nevienam šos uzņēmumus vairāk nevajadzēja, bet tad nāca iekšā šie Rietumē Eiropas uzņēmumi, kuriem bija skaidrs, ko ar šo kūdru darīt un kuru viņu likt un kā labi izmantot dārzkopībā. Un, šajos juku laikos šie uzņēmumi arī tika liela daļa pārdot. Ja mēs skatāmies uz teritorijām šīm kā privāti īpašnieki, man liekas, ka lielākā daļa tāpat tā ir valsts un pašvaldības īpašumā. Tā kā tas ir mūsu visu atbildība. Mēs nevaram novelt uz to, ka es par šo nedomāšu, tāpēc, ka tas pieder kādam citam. Tas pieder mums.